Es domāju, ka daudziem no mums Kannas asociējas ar slaveno Kannu kinofestivālu. Vēl Kannas varētu būt arī populārs turismu galamērķis. Un ne tikai. Šovakar Sems iepazīsies ar vēl vienu ļoti lielu, nozīmīgu un, protams, arī starptautisku pasākumu – festivālu Kannu lauva. Welcome to this 58th International Festival of Creativity. Kannu lauvas tātad ir pasaulē lielākais, prestižākais un visvairāk apmeklētākais, laikam, arī reklāmas festivāls. Tā ir vieta, kur katru gadu sabrauc kopā visa reklāmas industrija, visi reklāmas guru, kur var viņus redzēt vienkopus. Tas darba skaits ir nenormāls. Tur ir 28,000 darbi, ja nemaldos pāri. Kurus tad šī žūrija, 15 dažādas žūrijas ar, man liekas, pat 200 pāri žūrijas cilvēkiem, kas, man liekas, ka nedēļu to vien tik dara, neizejot no istabas, kā katrs savā kategorijā kaut ko vērtē. Tā kā, tā konkurence ir šausmīgi liela. Man bija tā laime un tā iespēja piedalīties, jo es pagājušajā gadā ņēmu dalību tādā pasākumā kā Young Lions. Principā tāda atlases kārta Latvijā, kurā jāpiedalās konkursā, un tad uzvarētājs šī konkursa tiek deliģēts uz lielajām Kannu lauvām, kur ir šī Young Lions sadaļa, kur censoņi līdz 28 gadiem, ieskaitot, sacenšās savā starpā dažādās kategorijās. Kāda bija tava pieredze festivālā? Ko tu tur ieguvi? Kādas bija sajūtas? Kā tas viss process notiek no tāda dalībnieka viedokļa? Vispār būtībā viss tas festivāls, manuprāt, ir tāds konkrēts iedvesmas avots, tāda milzīga porcija, kur tu vienā nedēļas laikā izkleksē tā. Pēc tam, kad tu atbrauc atpakaļ, tev ir tāda sajūta, ka tu esi uzlādējies un tik tu gāzīs lielos kalnus. Plus vēl tur ir ļoti daudz iespējas dabūt jaunas kontaktus un iepazīties ar cilvēkiem, kuriem būtībā ir tādas pašas intereses kā tev, kaut kādā mērā. Protams, gūt arī pieredzi, sastapties ar cilvēkiem, par kuriem tu esi lasījis tikai avīzēs vai skatījies viņu izcilos darbus reklāmā vai kādā citā nozarē. Un tur tu vienkārši ar viņiem ej pa ielu kopā vai stāvi rindā pēc bagetes vai kaut kā tā. Viss tāda sajūta, tāda baigi mīlīgi. Kā otrs, droši vien tā pārliecība par saviem spēkiem kaut kādā ziņā, skatoties no malas uz visu, strādājot reklāmas industrijā un skatoties uz tiem ārzemju darbiem, vienmēr ir tāda sajūta, ka vai tie tur ārzemēs, tie ir tie varenie, tie ir tie stiprie un tie uz visu spējīgie. Ja? Lūk, aizbraucot uz turieni, sastopot tos cilvēkus ikdienā un redzot, ka viņi ir būtībā tieši tādi paši cilvēki kā mēs un dara tieši tādas pašas muļķības un gudrības kā mēs, tad tu saproti, ka nav jau nekāda atšķirība. Vienkārši, ja mēs gribam un ticam, tad mēs varam. Jo vienu es zinu noteikti, ja mēs neticam, tad nevarēsim. Es noteikti aicinātu visus, kam šie gadi atļauj, piedalīties šajā Young Lions atlasē, jo es zinu, kā tas izklausās. Es arī biju skeptisks, līdz piedalījos un man izdevās uzvarēt šajā pasākumā un aizbraukt uz tām Kannām. Bet tiešām piedalieties, jo zaudēt nav ko un es domāju, ka iegūt var ļoti daudz. Kur tu pats smelies savas inovatīvās idejas un kā tu mēģini paskatīties uz dzīves savādāk?
Nu, man ir tā, ka, manuprāt, kad vispār, lai kaut ko izdomātu, vajag turēt acis vaļā. Respektīvi, skatīties uz to, kas notiek apkārt, jo patiesībā viss ir jau priekšā pateikts. Un visas pasaules labākie piemēri, visticamāk, kad ir vienkārši savienot daudz dažādas lietas no jau esošām lietām, vai vienkārši kaut kādas situācijas, kuras tu īstenībā ikdienā redzi uz ielas vai mājās vai jebkur. Un tad, kad tu viņus tā piefiksē, bļāviens, bet tas taču ir forši, un tā taču kāpēc tā nedara visi, vai kaut kā tā. Un tad, ja tu spēj vienkārši filtrēt visu, kas notiek apkārt, un turēt acis vaļā, manuprāt, ka uz ielas mums ir tik daudz brīnišķīgas un radošas idejas, un ikvienā no mums ir šī spēja tā saskatīt. Kannu lauvas patiešām izklausās pasākums, kurā būtu vērts piedalīties ikvienam radošam cilvēkam. Un pavaroties apkārt, piemēram, uz mūsu reklāmas standiem, man šķiet, ka mums Latvijā noderētu vairāk uzmanības pievērst tieši šādiem te radošās darbības festivāliem, radošām idejām un inovatīvām pieejām, lai mūsu ikdienu padarītu interesantāku.